Жизнь ворам, смерть мусорам. Грид ходит в подгузнике, нигер, кролик, двойная банда. Ой. Ну čau, привет. Labvakar. Labvakar. Ui! O, yes. Jādara labs leņķis. Un jāiedzer. Atrodies, teicu, Valmierā. Es palieku, Все для Германии! Славься наш фюрер! es palieku Zilākalnā, kas ir 10 km no Valmieras. Nu tā, Ā, jā. Bet, jā, man tur viens draugs dzīvo, man liekas, netālu. aha. Es braukšu uz Rīgu varbūt šitajā vīkendā, piekdien. Ja man, zin kā, paliek. Kurš? Jo es. Man piekdien uz Sauleskrību jābrauc. Ko tur? Es nezinu. Okay. Pie manis brauks. Pie Rīsais. Ko? O. Esmu nostrādājis 1 dienu mežā, 4 dienas vēl palikušas. Forši. Jā. Kas jums jauns? Nekas. Man tā kā pēdējā laikā dzīvē nekas īsti uz priekšu nekustās. Tā kā. Čau, Dani. Jā, tas ir Sants. Viņš pazuda. Viņš ridījās. Okay. Jā, viņš ridījās. Viņš krops. Kurš vēl ir idiots? Auš. No klātesošajām laikam viss iespējamais. Kāpēc Rīsai tev tagad tur kaut kāda balsošana bija? Tu esi sūdīgs radiators, kas tam līdzīgi. Rīsai. Radiātori. Jā, tipa OKDD, OK, draudiņi Dauni. Rīsai ir jaunais radiators, un tur kaut kāda balsošana bija. Kā jūs vērtējat līdz šim līdzinējo darbu? Rīsai šeit? Tur man runā? Nē, ar Torsofejs. Torsofejs. Nu stāsti Torsofejs, lūdzu. Viņš vēl pazudis kaut kur. Pederasts. Jā, cik jau tu būsi Salgrivā? Es vakarā braucu. Atpakaļ? Piekdien. Nē, tu brauc? Nē, es piekdien vakarā braucu. Jā. Es vēl tur nācu. Okay. Es ienīstu Sauleskrību, man tā vieta nepatīk. Man patīk tā kempingā padzīvot. Esmu 2 reizes to darījis. Nē, nu pilsēta nav slikta. Man tā kā Sauleskrības iemītnieks nepatīk. Tie pederasti visi, kad tu dzīvo. Jā. Tas ir visu to štrīpiņveidīgo centrs. Vot vajag uzsīt kaut kādu aptauju. Aizbraukt uz visām pilsētām, tad noskaidrot, cik kurās pilsētās ir strīpiņu veidīgi, un kurā pilsētā ir škidopis. Jā. Un tad nokrāsot Latvijas kārtu teritorijās, tur, nezinu, tur zilā, zaļā, sarkanā, zeltainā, liela tā rozā krātā. Tajā pilsētā ir strīpiņš, šajā pilsētā ir škidopis. Torsofejs pazuda. Mr. Torsofejs. Jā. Nu, man tā kā ir maz, nevienā citā Latvijas pilsētā man nav bijis tik slikta pieredze, kā man bija Sauleskrīva. Nu jā. Kur man ir bijusi slikta pieredze?
Man bijusi slikta pieredze Rīgā. Kaut kā, bet man Rīga patīk. Un man Rīgā arī labi. Kurā pilsētā tev arestēja? Man arestēja Rīgā, man arestēja arī Valmierā. Bet Valmiera tā kā pilsēta atsevišķi patīk, ja? Es jau tā baigi neesmu. Es tikai tagad dzīvoju Valmierā pirmo reizi. Strādāju. Tā kā es esmu Valmierā tik daudz redzējis, tik braucu uz Heisburgeru ar kaut kādu savu skolas laika mīlestību un iepirksies Ņujorkarā. Un tad ar ģimeni kaut ko pabraukājuši kaut kur un visu. Nes īsti Valmierā pusēs arī. Es esmu pārāk nabadzīgs priekš Heisburgeru. Jā. Čau, Ed. Kā jums iet? Labvakar. Uzvarat? Saņa uzvar? Jā, Saņa Dragon. Savā dotā. Tu atnācis līdz karjeram. Zilā kalna karjera šis ir. Paši. Jā. Badan. Es nopirku savu aliņus. Un tagad es pīpēju Orange Chesterfield 100 garās. Un izdzeršu visu aliņas. Izpīpēšu paka cīgām. Un tad iešu uz dzīvokli. Pašlaik stāv kastē istabā puspilnu džinu pudeli. Jā. Man viņš stāv kastē, jo man slinkums iet uz virtuvi, tā kā. Jā. Ok, Chris. Jo, Chris, what's up? Nu, viss labi, kā tev? Man arī. Jā. Es esmu to Jēņķi, ko novanoju. Jā. To amerikānu. Jā. Jā. Labs video arī sanāca. Jā, es noskatījos šodien. Mhm. Reason for one. Tad baigie šutņiki. Bet tā bija laba nakts, jo es tur biju ierakstījis kāds 2 stundas. Jā. Pilnīgā lupa tā. No tā sanāca izcila sērija. Es Jā. viņu noklausījos. Jo tas te Duračoks bija. Tas labs čalis. Jā. Tad vēl Kurš izrādās uz šiem skaistiem stilbiņiem. Tas Džeks labs. Vēl šitais, kurš bija tas vēl? Džeks. Zemgaliņš, laikam. Kur ir kopā, jā, kaut kāda. Un Saņa arī tur bija. Jā, Jā. tas Downs. Saņa ik pa laikam tur Nē, viņš nav. Saņa ik pa laikam Viņš vienkārši tā kā deģenerāts. Čau! Tas es, Saņa. Jā. Tas es. Fucking degenerate scum. Jā. Tas ir mūsu Saņa. Tagad tas otrs, ko dragā? Eids, ko dragā? Tas ir. Rastu spēle. Tas ir Rastu. Mēs tikko nodūrām cilvēku. Okay. Bet viņš nodūra manā komandas biedru, tāpēc tas ir ok. Bļād. Es pīsdahu. Šodien darbā mums labi gāja. Diezgan daudz hektārus sazāģēju. Labi. Bļād. Ok. Tagad tie sound efekti ir serveru sound efekti, vai tie ir kaut kādas saņas atsevišķie? Nezinu. Sorry. Paprasiņu. Sound efekts neesmu līdz, nezinu, kā tas strādā, bet ir tikai tos taisa. Nē, ir servera. Jā, tad kāds priekš sabā šitās. Ok, mums jāapstās. Топинг идет! Я... Нигер, что ты сказал, Репка? Ух ты!
Воры идут в банк. Нигер, ты слышал, что он сказал? Uz viņā rakšos. Aha. Грид ходит в подгузнике, нигер, кролик, двойная банда. Manā militārajā pieslēgumā. Ух ты! Manā Воры идут в банк. Нигер, ты слышал, что он сказал? Жизнь ворам, смерть мусорам. Германии, славься наш фюрер! What the fuck? Опинг идет! Нигер, что ты сказал, Репка? Ух ты! Воры идут в банк. Нигер, ты слышал, что он сказал? Jā, un pieslēgumā šorīt sāk jau to, ka kroča visa Latvijas teritorija nepiedar Štrīpiņam, bet tā piedar Škidopim, jo Štrīpiņš tas ir kaut kāds klauns, kaut kāds pajols, kaut kāds lunātiķis, kaut kāds vienkārši pajols. Un tad visa Latvija ir tikai Škidopim krāsā. Škidops ir Latvijas galvenais. Jauki. Nu jā, kā jūs noteikti šodien redzējāt, es iegādājos jaunas abacības. Ļoti viņi patīk. Ļoti smalki, es redzēju. Man viņi ir mugurā tagad. Es sēžu gultā ar zābakiem. Kā tā? Es nevaru. Jo es gribu. Bet vai viņi ir notīrīti? Man viņi ir, es viņus neesmu vilcis uz ielas, es viņus tikai tagad atpakaļoju mājās. Tad ir ok, tad ir pieņemami. Jā. Es neesmu kaut kāds fucking lops, kurš staigā mājās, ar kurpēm es parasti staigāju čībās. Man liekas, amerikāņi bija tie, kas Labāk staigāja. veikļi. Kaut kas tur bija, es dzirdēju, ka viņi staigā apkārt. Jā, Nu, bet atceries, amerikāņi ir idioti. Tā kā, Taisnība. neaizmirstam to centrālo faktu šodien. Rastā ļoti labu lietu izdarīju. Paņēmu, uzgriezu cilvēku un viņu apēdu. Kas šitas tāds ir? Cilvēkādais. Tas bumerangs ir? Kas ir, kas bija ar to fake Deimos agrāk? Aizgries Sandu. Aizcer mūtinī klāpu. Jā, bet es nevaru nekur Rīgā atrast, kuras var nopirkt baltus šņos. Pasūt internetā. Es negribu man slinkums. Daudz. Nu, brēd, centrāla tirgu es redzēju. Šņors Ok, labi, es apstīšos centrāla tirgu. Paldies, Būram. Tu esi burvīgs. Paldies, es zinu. Es Anta zinu, ka što ierakstīja. Jā, Jā, tu esi idiots. Es varu pateikt tavu adresu šobrīd. vienmēr, kas molēnāt, visu ierakstu. Blēdi, tad tu pateiksi man. Jā. Jā. Jā, bet šovakar es iedzeršu, es izmasēšu un es iešu gulēt. Iebalta kāds plāns. Es arī iedzeršu. Ko es domāju par manu fantastisko plānu? Tā izklausās pēc labas idejas. Es vispār šonadēļ un pagājušajā nedēļā pat neesmu drošīts. Es neesmu izberzējis kādu laiku. Jādabū savi numberi, jā. Tikai pagājušajā. Kāda Amber? Kurējā? Jādabū numberi savi, jā. Get those numbers up. Tā kā nav filmas. These are rookie numbers in this round. Jā. Vienā vajag. Nā, Wolf of Wall Street ir laba filma, varbūt šovakar nosīšos. Man viņa ir nopirātāta uz datoru.
Bet tas izcēlās no tā kā Covid laikiem, kad tā kā bija tas vīrus un bija lockdowns un izolācijas, visu laiku pirātēja filmas un skatījos mājās visu dienu, nevis mācījos. Man ir Netflix, man ir vienkārši slinkums aiziet ieslēgt televizoru. Netflix ir žīda kompānija. Jā, ebreji kontrolēt, lai maksātu pedofīliem. Arī nav baigi daudz labu filmu. Viss labos izņem ārā. Jā, visu labu. Tad iedod tam tur pēdiņu šovam Big Moutham vēl vienu sezonu. Jā. Jā. What's that? People fucking hate Big Mouth? Good, give it another season. Es arī iegādājos jaunas kamuflāžu biksītes. Man ļoti patīk viņas. Tās British MTP, tā kā nē, BTP, tā kā terrain pattern. Bet jā, man ļoti viņas patīk. Es nevarēju atrast lielākā izmērā, tā kā viņš man visticamāk baigi ilgi nederēs, bet tāpat. Sīkais jaunieti, lūdzu, nāc atpakaļ. Realistiskāk. Nē, Viņiem nebijās šitās te komunikācijas. Nu, nīga, davai, pizāt Mums pakaļ. full realisms. Nu labi, es nāku atpakaļ. Mums vajag tevi atpakaļ. Es nāku atpakaļ. Nē, bet arī rastu spēlē kropu. Jā. Tad uz šajiem labāk. Es joprojām Man ir jāiespēlē. šonedēļ sasniedzu 200 stundas The Long Dark. Es viņu vispār tikai spēlē. Kas tev ir dīkšana? Tā ir forša spēle. Es tā kā 228 stundas. Tu tagad spēlē viņu. Jā, es nesen arī zaudēju tā kā gan 500 dienu ranu, jo man nomušīja tas te vilku tā kā banda. Man bija beigušās patronas. Un tad nebija flares. Flare nebija. Nē, es visus iztērēju. Tas bija tajā fucking... Tas bija viena no tām DLC reģioniem, kur ir šausmīgi daudz tā kā fucking visādi. Tur ietver maz patronām un bez flēriem. Nē, man bija daudz, man vienkārši beidzās. Es pat nespēlēju uz Interloper. Es pagaidām spēlēju uz Voyager. Ja gribu pabeigt tos tēlus, tā kā tās huņas, kuras... Tā kā, kur ar to huņu tev jāmeklē huņas. Es tās pabeigtu. Jā. Es pagaidām spēlēju tā kā ar to te Australian language modu, kas tā kā vienkārši visu padara baged. Can't. Nē, tur viņi izņēma tos visus kantu vārdus, pēc ka to modu noņēma no Steama, ja tur ir kantu. Jā. Diemžēl. Jā, tas ļoti bēdīgi. Nav īsti austrāliešu. Tur arī ir latviešu valodas mods, kuras neesmu vēl tā kā instalējis. Bet tur arī tā kā viņi pārsvarā lieto tā kā Google Translate un tā kā Community Translations. Tā kā vienkārši es izsmaku kādu huīņu tur ir. Rausmas. Būtu interesanti ieslēgt tā kā latviešu un paspēlēt šo spēli vēl 200 stundas. Tikai 200? Vairāk, jā. Obviously. Cik bieži tu viņu spēlē vispār? Tev jau ir 228 stundas. Cik dienas ir? Tas ir kaut kādas 10 dienas, man liekas. 11. Tuvāk 11, jā. Vai jāsīties? 9,5 dienas. Okay, Get those numbers up. Vajag vesels 10. Ok, labi. Tā kā es viņu spēlēšu vēl. Tā kā to man liekas spēle tā kā viena no dažām, kas ir tā kā infinitely replayable. Tā kā, ka viņš katru reizi tev būs savādāk pieredze. Citādāk. Katru reizi ir nomirs, ja mīn. Jā, tu katru reizi nosals, bet to darīsi citā veidā. Citā vietā. Jā. Bet tā ir vienīgā spēle, kur ir jautrāk mirt nekā dzīvot. Ja tu pārsvarā tā kā, tu vienkārši būs badā, ja tu spēlē uz jebkā augstāk par stalkeru.
Jautrāk mirt nekā dzīvot. Varbūt negluži, bet tā. Es spēlēšu Dūmu. Man ļoti patīk tev profilu bildi, tu esi idiots. Godīgi. Стокер. Никого бы спал, блядь, ебать. Kas? Uj, bļā, es Saku- nosaušu forši. Oi, bļai. Стокер. Mēs spēlējam 93. gada Dūmu vai 94. gada Dūmu. 93. Labi izvēle. Mods, kas te par modiem? Ok, es neesmu signed in, fuck. Single player tad. Stupid. Stupid sons. Stupid Niklas. Jā, vēl. Kādas firmas smēķis tev ir Mārts? Kas man ir firmas? Vai? Kādas firmas cigaretes tev ir? Man ir Chesterfield. Jā. Vai tas ir patiesi, ka Kent ir nēģera cigarete? Tikai nēģera viņas pīpē? Varbūt. Mans brālis tā teica. Tas visticamāk patiesi. Ok. Kā var tik daudz, viņa pēkšņi viņa jau kāda piģet. Tas, ka pēdējā laikam bija silts, saulains. Tad braucam darbiegai veikalā, vēl bija saule. Nopirka kaliņas, jā, iziešu fucking vēl siltumā, patādēju ārā. Izēju fucking ārā un ir fucking augsts. Piģet vienkārši. Tā kā rudenī gandrīz. Labāk, man gribas vasaras, es priecājos, ka ir augsti tagad. Jā, man arī. Es fucking ienīstu vasaras. Tu man tā teici, jā. I know. Jā, dum. Jo, blēd, tā kā ir forši tas, ka es varu tā kā varbūt peldēties kaut kad. Bet arī man nepatīk tas, kad es vienkārši sals un tā kā svīst visu dienu. Esmu spiedājums mazliet sīvāns. Kādā grūtības pakāpē spēlē Doom? Es neesmu ilgi spēlējis, vienīgi iesildīties. Es nespēju baigi grūto. Lost. Saka pati mirsta. Bļaļ, liec man mierā. Tu esi apsvērs iespēju, ka vienkārši sūkā. Jā, es zinu. Nevajag man teikt divreiz. Bet tur ir neredzamais sūdiņš. Neredzamais sūdiņš. Kas ir šis neredzamais mistiskais sūdiņš? Viņš monstrs, kur nevar redzēt. Jā, minigans, bet nekāds health packs. Nē, nekur medkits. Jā, Niklā, tā patīk šis. Jā, bet man kopā par zābaciņiem un jaunām biksītēm iznās 90 eiro gan jūs. Ēģi, kur dabūja tā naudu? Jā, vai tev ir darbs? Man ir darbs, bet man vecāki saka, ka viņi tā kā nosedz drēbes. Tas ir forši. Jūs jau gribēs rīt nopirkt jaunu metāla krēklu, tie tur randoms veikalā, jahujeķi. Prasēs jaunu krēklu. Jā, es arī to krīptopsī gribu. Tur bija Nanso Vile no tā albuma, jā? Jā, tur bija Nanso Vile. Opā, jā. Tad es paprasīšu vecāts. Nahuj, tur randoms veikala. Kāda jēga no viņa pirkt kaut ko? Kāpēc internetā apsūta? Fuik, tā ir vienīgā vieta Latvijā, man liekas, kur es vispār varu krēklus nopirkt. Man nepatīk, ka viņi ir overpriced, jā, bet tāpat piķis man nepatīk. Viņi uzceno to sūdu. Jā, tur ir jā, beigās nekas. Es tā kā festivālos, tad parasti dabūt visu lētāk, vismaz manā pieredzē, bet es nebraucu katru nedēļu uz festivāliem. Festivāli arī nenotiek katru nedēļu. Jā. Kur katru vasaru gandrīz notiek kaut kādi sūdi. Nu jā, bet tur vajag maksāt priekš biļetes, vajag maksāt priekš krēkliem, priekš ēdiena, priekš gāzes, lai tur aizbrauktu, tāpat arī dārgi sanāk.
benzīnu nēģeri. Ko tu vispār dari ar savu dzīvi? Pastāst man. Es? Tāpat kā es, jā, tu vienkārši sēdēju šā visu dienu. Tā kā... Jā. Es eju uz džimu samērā bieži. Es cenšos uzstādīt līdz vasaras beigām jaunu leg press rekordu. Es gribu sasniegt 300 kg. Mēģinu nesūkāt matemātikā, tā kā man privāts skolotājs. Beist. Jā, beist viņš. Man būs nākuj, man nākuj gadu atkal uz fucking eksāmenu kursiem jāiet. Jā, tā nākajā mācīt, kad es arī. Jā, tā arī tie tur pēdējie eksāmeni arī būs. Nav vēl veiks. Pakāršos. Es ienīstu savu dzīvi. What fokus tas? Pakāršies, kas tu foids esi? Kāds? Kas tu šmerks esi? Foid Raper 216. 216 nozīmē BP, Body Positivity. Dominika, kāds Dominiks foi sajaucis cilvēks? Niklā, ja tu izvaro pārāk daudz foidus, tu kļūst par vienu. Rub off, it rubs off. Aizver mot. Nomira. Kurš nomira? Pedofils Kaspars. Tur pedofilas Kasparaitis? bija triggervārds. Izvaro. Sorry, es neteikšu vārdu izvaro vairāk. Viņš bija, neviens nebija sagatavots manā pieslēgumā šim vārdam. Noraustījās veseli ierinda ar armijas būtu. Mārci, ir pieslēgums vai signāls, kas ir militārs? Jā, kurš sauc? Es viņu sauc par signālu, jo tas, ka man Anglijā pat iemācīja to vārdus lietot signālu. Bet Latvijā, kad es atbraucu no Anglijas uz Latviju, tad cilvēki biežāk teica vārdu pieslēgums. Kas man gribēja kaut ko pastāstīt par to pieslēgumu. Un tā. Aha. Jā, bet pieslēgums, kas ir, kā pieslēgums tulkojas connection? Jā. Network? Jā. Jā. Bet signāls arī viņš tulkojās vārds signāls. Viņš jau ir tulkojās kā, Piemēram, pieslēgums ir tāds tā kā patstāvīgs pieslēgums, kurš tev visu laiku ir. Signāls ir tas, ko tu sūti kaut kādā konkrētā laikā, tā kā kāda rādio balss ziņu, tā. Un tā. Tad, drīzāk viņš ir pieslēgums. Man viņš skan 247. Man nav tā, kad es eju pa ielu, domāju kādas tavas domas, pēkšņi man fucking pa galvā balss parādās. Hei, Mārta, avārijas situācija. Mums vajag, lai tu steidzam dodies tagad no punkta A uz punktu Z, tur paēj garām čuvakam, parāda viņam fakuti, tad viņam pa purnu, un tad vakarā mēs ieskatīsim algu. Forši. Man vienkārši skan 247 kaut kāds fucking šitais trash vienkārši. Tur pedofils Kaspars un vecais Strīps, visi tie kropi vienkārši psiho kaut ko katru dienu. Dzirdējis par Strīpiņu Kasparu, kas tur īstā baigi notiek. Es neesmu pilnīgi caught up on the lore. Ilgušies, viņi ir kaut kāda slima šizofrēniņa. Ar katru dienu... Sandi neskaties. Nav jēgas viņam stāstīt, viņš nezina neko. Viņi ir nožēli. Viņš neko nesaprot. Kurš? Viņam? Lai es nesaprotu. Nē, man ir tas, ka man prasa, kas notiek ar Kasparu un Strīpiņu. Es baigi dīži neko jaunu nevaru pateikt. Es vienkārši atkārtoju gandrīz to pašu, ko es saku iepriekš. Tikai to, ka ar katru dienu tie kropļi dabū arvien vairāk tā kā pa seju, un viņi ir vēl, paliek vēl debilāki ar katru steikumu. Un es vienkārši ceru to dienu, kad vienkārši man viņi... Ir man pēdējā laikā ir vairāk tādas dienas parādījušies, ka man tas ik pa laikam pieslēgums mēdz pazust. Tagad, ko esmu pa laukiem un pa Valmieru, man ir vairākas reizes bijis dienā tā, ka vienkārši pēkšņi pazūd, es nedzirdu ne Kasparu, es nedzirdu ne fucking Strīpiņu, un es tā kā pats domāju savus domas, bet ik pa laikam es jūtu to, ka blakus varbūt ir vēl kāds, kurš klusiņā vienkārši sēž pieslēgumā, bet neko nesaka. Tā. Bet, Big black militārais signāls. Visu spēli netīšām izslēdza. Tas signāls. Bet pedofili arī.
tas signāls, tas pieslēgums man Bija. pazūd, tas ir, man liekas, tas ir baigi labi, jo es ceru, ka viņš vienu dienu pazudīs un viss būs tā kā kādreiz. Kad ar mani neviens neko nerunāja, un es varēju filozofēt, fantazēt, darīt, ko gribu un dzīvot pilnīgā pohujā. Aha. Par ko tu mūsdienā filozofē un fantazē? Man liekas, es esmu... Pēdējā laikā, kad man vēl bija brīvs prāts, daudz fantazēju par kaut kādām attiecībām. Cilvēkiem. Aha. Jā, par kaut kādiem saviem cilvēkiem. Ja kaut ko es plānoju, kaut kādas events, ko varētu kopā darīt, kaut kādas darbus, atcerējos par dzimšanas dienām, bet tagad es vispār neko, es neplānoju vispār nekādas pasākums ar draugiem, jo es tikai to vien dzīvu, kā manā pieslēgumā tas sīkais pederasts, Kroplis, Kaspars, Kristians, Kristoferiņš, What the fuck, mēs teicu augstu? Tiesnesis Petens Dēliņš ir nojūdzies, un man ir jāklausās, kā viņš tur kliedz un bauro agonijā un kurā lēkā apkārt ar plikdirs. Tad nāk Štrīpiņš un Dupiņš. Nē, tie pedofili arī. Man liekas, labākais strats, lai būtu pedofils 21. gadsimtā ir. Spiešana, griešanas un starošanas. Mēs tev tūlīt noindēsim ar radiāciju, tu mums nepakļaujies, tev jāpakļaujās, bļeģi. Un es saku, tu fucking grafnais Kropli, bļeģi, tu man nevari pavēlēt, tu pideras, Tev nav respekta, tev respekts nekad nebūs, tu fucking grafnais, fucking mudak, peģika, bļeģi. Viņš lūrtos, man ir ranki, iepās savā dirsā resnajā savus rankus, bet tu pederās, es fucking nepakļaušos kaut kādam resnām pedofīlam. Suka, jobanā. Tava mamma ir mauka. Mārcis, kāds tev ir kājas izmēst? 45. 45? Jā, Un 43, to. Opa. Bet man pagājušajā nedēļā weekendā signāls bija pišķi klusāks, ka es redzēju to, ka kaut kāds laikam no Škidopa komandas pateica, ka Kaspars esot jau Velmeros. Tas ir kaut kāds viņiem bunkurā, kaut kāds izolators, atsevišķā telpa, ja kāds neuzvedās, viņas ieliek pēc dažām dienām tur kaut kādā tur īstabiņā iespundē vai kur, vai aizveda, kur citu huīzim. Un tad šodien viņi atveda atpakaļ. Un tad viņš šodien bauroja. Bet vajadzēja viņu aizvest pavisam, lai viņš nomirst, lai viņš izdara pašnāvību. Tajā savā bunkuriņā, tumšajā istabā, kurā viņi tur iespundēja. Jūs spendēties mammas pagrabā. Viņš jau nojūdzās, jo viņš jau tur psihoja ritīgi. Lūdzās, lai laiž atpakaļ. Spēlē paralēli spēli, rāpīt ugunskurā. Un Salis ir pieslēgusies, bet viņa laikam nerunā bez mikrofona. Es vienkārši noklausos, es spēlēju Roblox un es klausos. Ok. Tev Roblox nevajag nopirkt? Nē, man pietiek. Es saprotu, ka pēc kāda laika to visu Robloxu sāks heitot un tā tālāk. Jā. Jo viņi banoja, es nesaprotu, kā viņu sauca, bet tas cilvēks, kurš lika YouTube video, ka viņš meklē un pedofīlus liek cietumā dēļ, runāšanās ar mazgadīgiem cilvēkiem Robloxā. Ja, nē, tur jau tas, kad visas šitās kompānijas sastrādās sūdzes, un tad izdarīs kaut ko tādu baigi interesantu, un pēkšņi viss aizmirsīs pa visām sliktajām lietām. Tā kā Kaspars domā. Tur baigi, tur nekas nemainīsies, var spēlēt, cik grib. Jā. Reāli. Es nesaprotu, kāpēc tas te Džeks nevēlās, lai es uzlieku saviem zābiciņiem tās baltās nomas. Ko es nokavēju? Kāds negrib, lai te baltās šņoras izlēc? Jā, kaut kāds fucking Kroplis. Es nezinu, kāpēc. Kāda viņa mata krāsa?
Es nezinu. Kāda viņa vārdas krāsa, tas ir svarīgāk. Nē, bet es taču tā kā Lace Code is dead. Tā kā kurš vispār tā ir, viņai sako līdzi. Un tā kā melnajā apavē ir melna krāsa un balta krāsa, nu skaisti izskatās kopā. Nu nevis īstie dzīvē, nu tā kā apavos, piemēram. Dievs, Šāni, tu esi šausmīgs rasists. Dievs, tikai jokojos. Tev nav nekāds rasisms. Es nekad neesmu redzējis pāri, kurš ir tā kā nēģers un baltais. Tikai Kurš filmās. izskatās kā kaut cik normāli. Nu jā, tas tikai filmās ir. Viņi vienmēr izskatās tā kā... Tas sīkais vai būs Nu, balts nē, vai nu- kaut kāds pilnīgi Jo neglīts. vienkārši tā kā it doesn't last long, tā kā. Tas Džeks aizies. Jā. Jā. Tā kā viņiem 9 viss tā mēneši kultūras izgāzos. un rievis. Tas ir tie tā kā Hellcat people. Ir atšķirība, paklausies, ir atšķirība no melniem cilvēkiem un no nēģeriem. Ir liela atšķirība no tiem abiem. Reāli, ej, tu nosman tādi nēģeri. Tā nepatīk. Man nav problēma ar melniem cilvēkiem, man ir problēma ar nēģeriem. Ko es klausos? What the fuck am I listening to? Citos vārds ir dabīgā selekcija. Nu jā. Fair Man point. īsti runāt. Tas ir izcils vārds. Vai? Izcils, Nu kā? jā, es piekrītu viņam tam vārdam. Izcils. Bet, Man vairāk ko jūs patīk domājat tā- tā kā par tā kā Trumpu? Man vairāk patīk tā. Ko es domāju par drīzāk- Trumpu? Man avatārs drīzāk patīk vairāk. Jā, tas Džeks Pistola. Jā. Nā, Trumps kinda gejīgs. Man liekas, viņš ir closeted tas- homosexuals. Viņš ir closeted homosexual. Viņam slepenībā Bet- patīk vīrieši. Jūs visi zinat, jā, ka Epsteina faila nav īsta. Viņa neeksistē. Kā maksāja, lai viņš to pateiktu. Jā. Ļoti daudz. Bija joks, bija Nu, prēns. fuck, es Nu, bļet, tas... par pietiekami lielu cenu es pateiktu jebko. Jūs darīt jebko priekš pietiekami liels cenas. Es neprotu tirgot Reāli, €5. dalos pa brīvu vienkārši. Bet jā, Tu cik, man liekas, tie jā. Epsteina faila tā kā. Es šaubos, ka bija tā kā... Es Bet šaubos, ka tā bija dokumentēta. īsts saraksts ar tā kā saraksts, kur ir rakstīts pedofīlu, un tur ir tā kā uzreiz vienā lapā sarakstīts. Es domāju, ka tas tā kā pa vairākām huiņām. Vai tas nav tā kā Kāpēc? nenāk no izmeklējumiem, tā kā Vai viņi tieši tieši tā kā... policija izmeklē un pieraksta? Jā, vēl, kāpēc Kā viņiem tā kā visas- būtu dokumenti ar cilvēkiem, kas būtu sāls, ja tas nav tā kā nesvarīgi īsti, kāpēc lai viņiem vajadzētu to dokumentēt, kurš ir sāls un kurš ir bijis un kurš nav bijis. Nē, nu, bet bija, protams, tā kā Epsteins ieraksta, kā šitie tā kā politiķi un tā pīš mazus bērnus. Okay, nu tā, bet ārpus tā, es nezinu, kāpēc kaut kādas random slavenības, kuras vienkārši viņam bijušas ciemos, kur visticamāk nezinu par visām tām pedofilu huiņām. Es šaubos, ka viņi uzēja sāls un tur uzreiz tā kā pliki bērni, gan jau kaut kur kādā pagrabā viņi visi bija ieslodzīti. Nevis vienkārši tur stāvēja ārā. Tā kā tas, ka tu biji Paradise sāls, Island, šaubos, ne? ka tas zināja. Man liekas, Cik man liela liekas, naudas viņam ir, jūs iesist tā kā tādam jaunam Bet es domāju, bērnam? ja Epsteins būtu mani ielūdzis to salu, es visticamāk būtu aizgājis. Ne jau man patīk viss bērns, bet jo es neesmu bijis privātas salas. Tā kā, Tu jau nezini, ja viņš tev uzaicinātu, tu jau nezinātu, ka viņš piš bērns, vai ne? man liekas, Domāt, wow, nu slavenība man uzaicinās aizietu. Man ir kaut kāda pārliecība iekšē tajā, ka tipa tie bērni, ko viņš piš, ir, viņi ir jau uztaisīti tādi. Nu, viņi ir kā bioroboti, kas ir izauguši gandrīz tādā kā Epsteina salas inkubatorā, kurus piš jau no bērnības, un tie ir vienkārši kaut kāds, nu, kāds pītamais materiāls.
Un viss, tad viņi vienkārši visu to... Ko es klausos? To, ka tā kā viņi jau no bērnības tiek pircā, un viņiem liekas, ka tā ir visa viņa dzīve. Tā kā dzīvo kaut kādā Epsteina salā, un kur viņi vienkārši brauc par kādu te Epsteina ciemiņu, un viņas vienkārši piš. Nu, viņi nezin, kā izstāst. Ilons Masks var būt. Ilons Masks var būt to darīt, bet es no Epsteins. Viņam nebija tik daudz naudas. Nē, viņš bija rich as fuck. Viņš nebija, nu jā, bet viņam klonēt bērnus priekš. Tā sala, kur viņam bija, tā kā, viņam tur strādāja tā kā kaut kur 70 cilvēki, kur strādāja uz tās salas pie viņa. Nu, nolikt tā kā kaut kādas 4 mātītes, lai izdrāžtu, kā ļaujies izdrāsties, un pēc tam piedzimtēni nav tik traki. Un tā kā, lai iedomātos. Nē, tā kā cilvēki, kuriem maksā, lai tur strādā, tā kā... Es jau būšu kādā watchlistā. Bet arī, piemēram, tam džekam piederēja 2 salas. 2. Wow, 2 salas, ja nav, jebkurš bagātā cilvēki var dabūt 2 salas. Ilons Masks jau varētu nopirkt kaut kāds 3, ne vairāk par 3. Epsteins bija bagāts, viņš nebija tik bagāts, lai klonētu bērnus priekš pišanas. Ilons Masks? Viņš gan varētu. Kas vispār bija Epsteins? Kāds fucking... Kāds banķiers. Jā, viņš kāds žīts. Viņš nebija... Viņš bija žīts. Viņš ir ebrejs, jā, bet arī, jo viņš tā kā strādāja Wall Street, kaut kāds... Viņš ir basically Leonardo DiCaprio. Viņš visu laiku tā kā investē. Leonardo DiCaprio 100%. Bet arī daudz cilvēku teica, tā kā... Daudz cilvēku arī teica, ka viņi neviens nezin, ko viņš īsti tur dara, ka viņš ir tā kā Izraēlas spiegs kaut kāds. Es nebrīnītos. Bet Leonardo DiCaprio 100% ir pīsis bērns uz tās salas. Man liekas, ja tu esi pedofils, tev var reāli visi piedot to, ka, ja tu esi tā kā ritīgi slavens, un tu izlaidi kaut ko vienu labu darbu gadā. Piedos, ja tu esi pedofils, paskaties, kā tev tur kaņi, tas sev kaņi sauc, un tur vietā viens dziedāja kodā. Kaņi tur sauc, spēc atrastīšos. Es nezinu, paprasti. Reitīrs paga. Es kā baigi nezinu vienu cilvēku, kura karjera beidzās par to, ka viņš ir pedofils. Nē, tieši tā. Es mēģinu atrast fucking kā to kods sauc. Es nezinu, kādu laiciņas īsti neklausos pop mūziku. Es nezinu, kādu izdaroju. Forši. Bet tā kā vai tā tiešām ir izvarošana, ja tev izvaro cita sieviete? Tā kā, ja tev izvaro sieviete, vai tā tiešām ir izvarošana? Man personīgi nav viedoklis. Man personīgi nav viedoklis par šo, es vienkārši paprasu jums, kā jūs domājat. Man liekas, tas ir svara un vecuma jautājums. Svara un vecuma. Es šito uzstāju jau gadiem, ka pirms 50 kilogramiem vairs nav sieviete. Tā ir tā kā sūta. Jā, tu man to esi stāstījis. Nu nē, Latvijā ir garas sievietes, tu baigi nevar sagaidīt, ka viņa ir tā kā zem. Jā, nu, protams, tā kā augums maybe, bet tā kā pārsvarā tas tā kā dara. Nu, ja tu esi kaut kāds 1,60 m un 60 kg, jā, tu esi resnu. Jā, tu tāds BMP vai kā tu BMI, zini, tā kā jā, pēc stājās. Height to weight ratio. Es kaut kāds pāris epizodes iepriekš minēju to, ka mans seks ir tikai tad, kad pēdējā laikā tikai tad, ja mani izvaro. Nu, What? Jā. Jo es pats tā kā nemeklēju. Es nemeklēju sievietes, es tā kā nemeklēju seksu, man neko no tā nevajag. Bet ir kaut kādas situācijas, ka pēkšņi es esmu kaut kādā kompānijā un tad vienkārši mani grib izvarot. Tiec izvarot. Un tikai tādos gadījumos. Bet tas notiek vienreiz vai divreiz gadā tikai. So. Jā. Dzīvo dzīvi. Sandas, kur mēs rītdien iesim ēst? Burger King? Tu gribi arī test? Jā, man ir nauda. Es latviešu uzņēmumiem kaut kādiem neatbalst tos amerikāņus. Gribu naudu pataupīt priekš tā krēkla. Jā. Nu, es nezinu, es šaubos, ka es priekš krēklu, bet nomu. Brēķina, fucking. Atkal viens blanks, ahuj. Nē.
Beidz lamāties. Intirst. Lamāšanās ir problēma. Ar visiem šitām sarunām lamāšanās ir tava problēma. Jā, nu, bet mēs taču visi ļoti zolīdi. Tik zolīdi, kā šeit būtu zolīdi. Jā, es šodien pamanīju arī tajos jaunajos, ļoti ērtojos jaunos ērtos zabaciņus, kad iegādājos. Es nebiju pamanījis, ka viņi ir tie kā to cietiem pirkstgaliem, tā kā ar metālu kaut kādu buņu tur ielikt. Bet tas ir forši, es varu optimālāk atspārdīt pēdiņus ar to. Es kādreiz atspārdīstu kā pēdiņu. Vēl nē. Bet vienkārši visu laiku tā saki. Nu jā. Nē, es esmu vienu džeksu saslicis, bet viņš nebija pēdiņš. Viņš vienkārši džeks manā klasē. Izdarīja. Nē, bet viņš teica, ka viņš diskardā visādas bērnu seksuālas. Tas tur viens sūdiņš. Tur viens skolā viens pēdiņš ir. Atceries, tas stāstīja kaut kāds pēdējais. Jā, tas džeks. CP. Jā, tas džeks ir brīlē. Šī saruna tā kā tiek ierakstīta? Jā, es rakstu visas sarunas. Te man rādīja attēlu to čalu, viņš tā kā reāls. Viņš ir L-tier, viņš ir low-tier normī. Man rakstās vienlaicīgi podcasts, man vienlaicīgi vēl raksta policija, ko tajā pieslēgumā, tad tie bunkuri pedofili, tie visi Kaspar un Štrīpiņi tur komentē. Viņi piemeklē frāzi. Vai viņi ir īsti cilvēki? Kas kaut kādi reāli neīsti cilvēki. Spēlē bakšāt rulēt. Jā. Es sūkāju. Viņi tik minēja, ka man vēl pieminēt faktu, ka es pēdiņas nekad neesmu sitis, bet esmu bijis jaunā gadā, un man bija kaut kāds čoms pēdiņš, kurš atnāca, viņš runāja tā kā pēdiņš, un man brālis saka, tas ir pēdiņš, tā kā tas ir pēdiņš. Viņš saka, ejam, viņu piekaut, nav viņu piekaut. Pagaid, tā kā pēdiņš gejs vai pēdiņš pedofils? Gej. Bet es nezinu, Viņš laikam bija pēdiņš tikai. Nē, man ir tā kā pēdiņiem nav standarta, viņi drāzīs meitenes un zēnus. Nē, bļeķi, geji ir reāli dīvaini. Šitais bija tāds, viņš bija tāds mazs bumbulīts, kur tikai pišķi dirsā. Man ir bijuši 2 gadījumi, kur man gejs kaut kāds, 2 geji uzmācas. Vienreiz bija es Rīgā staigā, es reāli esmu ģimeni. Man dirsā kreisajā vaigā iegrābis kaut kāds, bļeķi, pieaudzis vīrietis un vēl smaida kaut kā debīli uz manis. Tas ir tik dīvaini. Vislabākais smaids, ko es redzēju no kaut kāda tāda pēdiņu veidīga Anglijā, kad man panāca pretī kaut kāds čuvaks. Pirmoreiz viņš man pagāja pretī vienreiz. Viņš bija tāds, viņam tās acis bija tāds ritīgi, viņš tā ritīgi tāds smaidīgs un skatās virsū ar tādu smaidu. Viņam abās ausīs bija tā kā auskari. Un viņš, rītīgi pēc kaut kādu pedofilu izskatījās. Un tad otrajā reizē es vēlreiz viņu redzēju to čoku, kurš man panāca pretī, bet viņš nāca kopā ar kaut kādu savu boyfriendu vai kaut kādu čomu, un tad viņš arī tieši tāpatās izskatījās. Bet viņš izskatījās, ka viņš zem hipnozes kaut kāds dzīvo, staigā apkārt smaidīgs un skatās virsū uz cilvēkiem. Un tā. Uzmanīgi ar šiem vārdiem, ko zilmataina pederās te rakstīs sliktas lietas komentāros. Zilmataina pederās. Bet tas te džeks, kurus bija piekāvis, tas te iepriekš minētais brīļainais pēdiņš, tas pat nebija tā kā tādēļ, jo es tā kā tajā laikā es vēl to nezināju, ka viņš tā kā sūta cilvēkiem visas tās smeklīgās lietiņas, jā. Jā. Nē, es pat neatceros tā kā tieši kāpēc mēs par kaut ko sastrīdējāmies. Es atceros teicu, ka tu piesti vienu. Jā, varbūt tev par meiteni nosauc vienreiz kādu piesti daļu tā. Viņš teica, kāds jā. Es nosaucu viņu par brīļānu kūts, un tad viņš man nosauc par meiteni, jo man gara matu, es viņam iebalstu. Škidopu pārstāvniecība man pilntarā pieslēgumā tagad kliedz, es dzirdu balss, kas saka, labākais raidījums pasaulē. Atceries, tas ir labākais raidījums pasaulē. Es šito klausītos, es pašs tās sērijas arī aizēju noklausīties, tā kā garlaicīgi. Bet es šito reāli klausos biežāk kā ziņas un tā. Šitais man ir svarīgāk. Es vispār neklausos ziņas. Es šodien redzēju tā kā reperi kaut kādu tu Krievu. Viņš it kā Latvijā dzīvo. Balts. Viņš ir balts. Krievs, jā, un repers. Viņi ir nēģeri.
Un, bļaļ, galvenais, ja neviens komentā, es skatos komentā, viņš ir posteru par kaut kādām 2 meitenēm, vienu es atpazinu, viņai ir fucking 14 kaut kādi gadi. Bļaļ, viņai ir viņa, tā kā, pēdas viņam sejā, nahuj tam džekam ir 8, un neviens neko nesaka par to. Es kā brīnos. Bet viņam ir 18 punkti. Es tā kā nezinu, es saku 18 plus, jo viņš izskatās pilnīgi pēc kaut pedofīla. Viņš ir no Krievijas, ko tu gaidīji? Un vai viņš Latvijā dzīvo, klausa Latvijas noteikums, bļaļ, nu. Gaidām, dzīvo Latvijā, jā. To gan es man liekas, mums vajadzētu atvērt atkal tās Salaspils nāves nometni un visas tās, un vienkārši tur tā kā Krievs pārtaisīt, un Krievs un pedofīls pārtaisīt par mēslojumu. Jo man ir tikai tā apnicis staigāt pa ielu un dzirdēt viņu valodu. Tas ir vienkārši fucking kaitinoši. Jā, tikai kāds Krievu kūcīs, lai grib, lai es runāju. Bet galvenais, tam džekam ir kaut kāds paga. Tam džekam ir Spotifyā cik klausītāji. Kā viņi sauca? Spotify's ir atvērts. Kā viņi sauca? Ruski pederastis, ticamāk, es nezinu. Kaut kāds, es tev uzrakstīšu. Par kurš runāja tikko? Es, Danī. Ok. Ieliec vienkārši čatā. Es arī gribu zināt. Šitas laikam, jā. Jā. Jā, skīkšies. DJ Creepy Flameboy. Vā, tas ir draņķīgs vārds. Viņam ir 3000 klausītāji. Nedirs. Un fucking, jā, viņš ir reāli. Viņš ir reāli ir kaut kādu 15-gadīgu meiteni. Ak, laikam, jā, 6 miljoni strīmi. Jā, es uzlikšu viņu mūziku. Es mēģināšu viņu mūziku, te. Pagā, klusi. Un tā kā neviens nesaka neko par to, kas ir, man liekas, dīvaini. Pagā, klusi, es uzlikšu viņu mūziku, ok? Viņa populārāko dziesmas uzlikšu. Ok. This shit's fire. Es vairs nelikšu to. What the fuck? Tak viņš ir pedofils vēl. What the fuck? Šitai dziesmai 6 miljonu strīmi. O, jā, jauns albums. Viņam ir jauns albums, kuru sauc Penis Music Volume 2. Tajā fucking albuma coverā ir reāli 16-gadīga meitene. Kurā tieši? Te ir baigi daudz. Te ir daudzas. Plikas meitenes. Melnmatainā. Jā, kur melnmatainā? Nu, jā, es redzu. Es atradu. Viņai ir 16 gadi vai cik tu 15? Tā ir Dirsu lauka. Es nezinu, viņa arī ir tevi pusē, vecīt. Kā tu zini? Nu, es negribu. Labi, baga. Ok, tā ir man māsītes, tāpēc tā uztraucas. Rokā. Mums kaut kas jādara par to. Niklaus, apskaties uz tiem albumu coveriem, Niklau. Pedofils Kaspars izpis savu māsu, un viņš raudā. Nevar man apsūtīt linku kaut kādu, man zaibu. Ok, tu gribi, ok, fine. Es iestīšu linku čatiņā. Kroši, kad pedofila Kaspar Visi čatiņā. Kroši, kad pedofila Kaspar pratināja, kāpēc viņš ir izpisis savu māsu, viņš sāk raudāt. Un viņam prasīja, Kaspar, kāpēc tu raud? Un tad Kaspars tāds, jo es viņu beigās nosītu. Bļaļ, man arī vispār kaut kāds, es visu laiku braucu kaut kur autobus pietrā, redzu kaut kādu bomāru, ja? Labi, vienreiz redzēju, divreiz, bet nē, nu es katru dienu viņu gandrīz redzu, es braucu kaut kur autobus, kaut kāds bomārs, viņš ir kaut kāds izkrits no logā, viņš armijā. Jā, tur ir tik daudz albumu, tā kā pusplikām, nepilngadīgām meitenēm. Tur viņas visi izskatās pēc kādiem teenageriem. Iedod. Jā, tur arī tā problēma. Man liekas, viņas visām kaut kādi 16 gadi. Viņas visas izskatās nepilngadīgas, atvainojas. Viņas, varbūt tā kā pēdējā tur kaut kāda viena pieaugusī. Kaut kāda viena varētu būt pieaugusi. Jā, bet no kura albuma? Es atsūtīšu to vienkārši kaut varu. Es atsūtu bildi. Tā ķipa ir, tā es zinu kā faktu, viņa nav pilngadīga. Jā, šitas albuma covers. Jā, te tā kā reāli kaut kāds
Kroplins izskauts. Reāli mauks izskatās. Nu, viņas ir visticamāk, vajag. Apsties. Nē, nu visi, jā. Konstrukcija. Konstrukcija. Jebal. Iedomājies. Bet viņam arī tas TikTok konstrukcija. Kāds reāli kā tāds Discord e-girls. Šis šāds tāds reāls foids ir. Oi, bļā, apsties tās kūcis, nahuj, hairline, jebal. Kuru? Tās Kur? Tās Blondās? Fucking Jebal. Manam vectām nav tik traki. What the fuck? Bro, manam vectām nav tik straki, what the fuck? Tas viņa laikam tas TikToks, bet tas arī ir drausmīgi. Tur kā pasties visus tos postus. Bļaļ, es gribu zvanīt policijai, bet ko es teikšu? Es kā nezinu, kā pat apsūdzēt tādu. Viņš piesīt. Fujek, mums ir kaut Lai ko es varu apsūdzēt tur? Ok, dziesma lolī, bet lolī kā nav sīka meiča. Bet lolī kā nav kā pieaugusi stāma, kas izskatās pēc mazas meitenes. Es nezinu, tas ir. Jā. Lai tā meitene ar melniem matiem, jā? Ar fucking, viņa pabeidz šogad 9. klasi. Vecīt, es iešu, vecīt, what? Reāli. Viņš ir pedofils. Man sausis! Es negribu, olas rolās, es negribu to klausīties. Tas ir Sāņa, viņš nesaprot latviski, jo viņš ir idiots. Fucking, ne, viņš es redzēju, ka viņš rakstīja latviski, viņš māk latviešu valodu. Nē, viņš nemāk, viņš to translētam. Viņš man teica, ka viņš nesaprot, viņš ir Downs. Ko viņš te fucking dara? Viņš ir dišs vai kaut ko. Es nezinu, papus. Man šodien militārā pieslēgumā teica, ka to, ka Saņu vajagot nobanot no šīs serveru. Bet es viņiem tāds... Vajag tādu grupu autu, lai visi kopā izdomā. Nē, tas Saņa ir tas tur, kurš tā kā beig frīkī bija tāds vienu vakaru. Viņš katru vakaru... Jā, viņš visu laiku man rakstīja, ka viņš man mīl vai kaut kas tāds. Tas ir viņš, tas ir tas čels, kurš tā kā sūtīja attēls tev profile picture ar sirsnījām. Tas bija visticamāk, kaut kāds 50 gadīgs vīrietis savā pagrabā. Kas? Man no drošības manā pieslēgumā teica, pagaid vispār, kas tas Saņa vispār tāds ir? Mums Saņu vajag nākamo nobanot. Jā, visticamāk. Vajag tādā kanālā uzlikt pingot visus. Un uzlikt tāds thumbs down, thumbs up. Lai visi kopā var izdomāt vai nobanot vai nē. Jā, es jau es mēģināšu atrast tās visas meitenes. Nē. Es saprotu, jūs redzat tikai to vienu ar to meiteni ar to masku un tām brillēm. Tas ir 100% vērts. Tur attēlā Anon čatā. Tie albumi coverā. Tā meitene ar tām brillēm un masku reāli izskatās pēc kādas sīkas meitenes. Viņa izskatās, ka viņai 13 ir. Kura? Bļai, tā ar tām brillēm. Tā viņa tā kā laikam arī kaut kāda galvenā mačka viņam. Viņa izskatās, ka viņai ir 12 gadi. Jā, vai nepaskaties, viņa reāli es pavadu daudz laika ar nepilngadīgām meitenēm. Redz, tai otrai brūnmatainē, viņai arī tā kā pēc bērni izskatās tā otra brūnmatainā. Pretīgi. Mums ir kaut kas kur lai pat sāku meklēt? Viņam viens neko nav teicis par to. Es kā skatos komentārus, viņam tik kā, klausās šito? Kurš pēdējā šito klausās? Krievi. Šito klausās. Tu teici, ka viņam ir TikToks. Tu teici, ka viņam ir TikToks. Aiziet tā kā komentē, paprast kāds. Cik nav gadu? Veciniam kaut kāds Instagrams vai kaut kas tāds. Nē, tur atrast Instagram. Man ir Instagram. Nē, zinu, ko tev jāprasa. Jāprasa, kas ir jaunākā meitene un ko viņš ir drāzis. Pateiks, ko Labi, es saku. Čau. Nē, paliec. Iesprūdis ar manīm LV Mogu un Krievu. Mārci. Raktā. Tev sauc Mārcis. Mārcis, jā, tas Mārcis. Mārcis. Aizmirst to. Čau, Mārcis. Jā. Labi, Mārcis. Dievs. Es ceru, ka man nenobanotu. Bet šitā situācija reāli. Es ceru, ka man nenobanotu. Šis ir kaut kas jādara. Es varēšu to Zilā kalnā. Es atnācu uz karjeru pirmoreiz dzīvē.
Ui, es atnācu uz karjeru, un tur sieviete peldējās. Un tad es apsēdos šeit pie galdiņa, un tad viņi izpeldēja tā kā no karjera ārā, un viņi pārģērbās. Un es tā kā paskatījos, bija nostājusies tā kā pret muguru, un viņi tā kā vilk no savu šito te peldu kostīmu. Un es tā kā, viņi tā kā turpina skatīties, kā viņi izģērbjās, un viņi vienkārši pagriežās pēkšņi, un tā kā skatās pirms uz manīm, un es tā kā tur pēkšņi tēloju, kas tā kā piešķīt sīgu. Un es atkal pasnīkoju, paskatījos tā kā uz viņu, un tad viņi stāvēja tā kā sālis, kā kailām krūtīm, un tad tur lēnām ģērbās. Tad jau viss ir kārtībā. Un tagad tikko es aizgāju pačurāt, es izvēlu kārās to pīpi, es atšķurāju, un es skatos pāri fucking karjeram, tur vienkārši makšanieks stāv un makšurēs jūs. Tas ir crazy. Jā. Nē, bet Tas man kaut kā atgādināja. Jāracina. Šis tikai nenotika ar manīm, kā kāda klases biedra teica, ka viņi tā kā kāda upes vai ezera peldēties. Tā kā veca opsera pimpi ārā steigāja, un viņi mēģināja runāt kaut ko krieviski. Tas ir tik forši, like Loki, man skauž. Kaut es savu donķi izvilktu. Kaut es varētu ar savu donķi izvilkt staigāt, kā runāt ar maziem bērniem. Wow. Kaut man būtu tāda fucking brīvība, bet man nav. Diemžēl. Kurš tev apstāda? Likums, negad. Kļūst par Pīteru. Nē, bet likums Kļūst par Pīteru Penu vienkārši. Un pīspēr. Bet tad nebija tāda teorija, ka tā Pīter Pans ir pēdiņš vai kaut kas tāds. Viņš ir kaut kāds gejs. Viņš ir, jā. Man jās viss pasaka, kā viņi ir geji. Man īsti nepatīk Disneys. Pēdējais sūds. Kas man visvairāk nepatīk par šito te ir ne, ka tās sievietes ir tā kā nepilngadīgas. Man nepatīk tas, ka viņām ir nokrāsot mati, jo tas vispār ļoti neveselīgi tiem matiem. Viņi krāsā mats tā, jau nošau. Nu, ja tu krāsā tikai, nevis tā kā savu naturāli krāsā, ja tev tā kā, krāsā tā kā kādā zaļā, zilā, violetā, sarkanā, nu tas ir pretīgi. Zini, kurš vēl pēdīgs? Nevarētu man tā kā... Jā, zinu, kurš vēl pēdīgs, nevis tikai Pīters Pens ir pēdīgs, bet arī Robins Hoods arī ir 100% gejs. Viņš ir gejs, jo viņš ir anglis, bet vai jau... Nē, bet viņš visu laiku dzīvo tie mežā ar vīriešiem kopā. Jā, mēs nezinām, kas tam notiek. Un viņam kaut kāda debila ideja, tā kā laupīti bagātos un nesti naudu pa brīvu. Nu, viņš vienkārši padarīs tos bagātos par nabadzīgu. Atdot visu no sevīm, tā kā atdot nabagiem. Jā, pašam nekas. Tas still bija, viņš ir laupītājs. Viņš tā kā... Viņš ir laupītājs, atdot visu nabagiem. Gais, tas ir stulbi. Viņš kā nozags no bagātajiem, padarīs nabadzīgos par bagāto, un tad zaks no nabadzīgiem, lai padarīt bagātos atkal bagāts. Viņš tā visu laiku šurp turp to darīs. Un viņi beigās pakāro, ne? Tas tāds laikam bija. Viņam nopiec ar rokas. Nevis, ka viņš bija laupītājs, bet viņš bija pēdiņš vienkārši. Jā, Diemžēl tā nedarīs tie dzīvē. Diemžēl īstie dzīvē cilvēki tā nedara. Ļoti bēdīgi. Birchbark, negad. Jā, šitā spēlē tik jautri, es pašlaik nomiršu, jo es nosaušu. Tu neteici, ka ir jautrāk mirt nekā dzīvot šajā tajā spēlē vai kaut kas tāds? Es tā kā domāju, jo ir jautrāk, jo sliktāk. Nē, ir jautrāk, jo tā kā stresaināka situācija. Jo, ja tev ir riktīgi viegli visu laiku, tad nav jautri. Tas attēls, kurš to aizsūtīja, kur Jēzus un Velns bučojās. Jā, man ļoti patīk. My two favorite fictional characters. Es zinu, ka man ir tas tā kā... Tas mīļākais ships. Enemies to lovers. Enemies to lovers. Tikā man istabā stāv tas karoks uz sienas. Es pat neatceros, kāpēc es nopirku. Man viņš patīk, jo man patīk tāda mūzika, bet es tur nevaru tikt forši. Okay. Bet es neticu tādās lietās, es nedomāju, es neesmu ticīgs. Es neticu Dievā, tu netici arī sātanā, tik viegli. Basically. Bet es vairāk tā kā... Tāds rage baits. Jā, rage baits.
Es kaut kāds džeks, es neatceros, es kaut kam citā vienāds Discord serverī sūtīju to bildu, un mēs džeks bija tikai aizvainots. Tā bilde, ko es aizsūtīju? Nē, to abas. To ar karogu un alkoholu pudeli priekšā. Jā, tas bija labs. Jā, fire. Bet arī, arī to, kur tie bučojas. Bet, ja tu padomā par to, manuprāt, vismaz tā kā kristieši vienkārši ir geji. Like. Nē, viņam īsti nepatīk geji, you know. Makšķernieks aizbrauc projām, bet es tevi pačurāšu šeit tagad otrā pusē, lai būtu bišķi no kadra ārā. Ārpus kadra. Jā. Nē, bet tā kā reāli kristieši vienkārši tā kā paši ir slēpti homoseksuāli, tāpēc viņiem tik ļoti nepatīk. Jā, es vienmēr tā kā esmu teicis, ka tā kā, you know, religion is a normalized cult. Gay as fuck. Jā, arī teikt gay as fuck. Bet man reāli, tā kā, es uzskatu, ka tā kā visas tās ticības un tā ir vienkārši tā kā kopumā tas ļoti slikti cilvēku sabiedrībai. Man, es ticu vienā lietā. Nu? Sevī. Es ticu sevī. Jā, pusī. Yeah. I believe myself. I believe in freedom of speech, tits, and alcohol, okay? I wish every man in the world would turn into pizza and a girl. No? Yeah, okay. Saņem. Ko tu darītu, Mārcis, ja tu būtu? Ko tu darītu, Mārcis, ja tu būtu pēdējais vīrietis kā pasaulē? Bet ir vēl tik daudz sievietes šajā pasaulē? Jā. Tā kā beigās vīrietis. Tu bliest? Ak, Dievs. Drāstos. Man liekas, man notiks cik ātri. Nē, man arī, es esmu dursi tā kā. Tur būtu tāda greizsirdība, nahuj, ka tur nebūtu iespējams. Tev nodurtu. Man vienkārši nodurtu, jā, un visu. Nebūs nevienā. Es izteiktu pārāk daudz joks par mēnešu reizēm. Ja tev tā kā teoretiski negribētu neviens nogalināt, ja tā kā būtu kā, tev viss tā mīlētu, tik ļoti, ka tu būtu karalis, you know? Ko tad tu darītu? Es nezinu, pēc. Kāpēc tu runā par tikai visādām savām fantāzijām šeit? Ko tu par to darīsi? Viss jau skanēja jau labāk, nahuj. Priekš šī raidījuma. Pārāk labi būt patiesi. Tāpēc, ka man izcilā debjūta epizode. Mums pārsvarā ir par pēdiņiem, par pedofīliem, un tad par, tur militārais pieslēgums, un tad vēl vispārējā pēdiņu padarīšanu. Šī ir mana izcilā debjūta epizode. Man arī patīk. Oi, bļaļ, vilki, nahuj, forši, es miešu atkal. Nē, man pietiekam patrons, es ceru, ka es vienkārši fucking trāpīšu. Opā, es viņu nomuši ar vienu šāvienu. Izcili. Es nezinu, ko tu gribi. Es tā apsveicu. Vienkārši fucking apgulās, nomet. Noskatīt. Kill over and die. Nā, man nav jēgas. Tā kā tu šajā spēlē var dabūt parazītus, no tā kā tiem tā, no vilkiem. Vilkiem? Jā. Nē, tas makes sense, tā kā. Gan izjūt kādas gaļādāja gaļas var dabūt parazītiņus. Ok. Ai. Fuck, man iešāva ķīmī. Forši. Jā. Slapojas tad. Sassy bitch. Ko es izdarīju? Sassy bitch. You gotta pop it and lock it, girl. Saggy teats. Sassy bitch. Saggy teats. Saggy The tits or fat sassy bitch pussy? got saggy tits. Saggy teats. Saggy tattoos. Jautājums. Serious jautājums. Saggy tits or fat pussy? What do you prefer? What do you not prefer, actually? Man nepatīk sievietes. Tā kā... Es jau zināju. I hate women. Niklā, man pēdējā laikā... No.
Alright, so. Viņas tik tikā... Bet es vēl... Nē, man pārstāv ir vēl, zini, kas vēl... Zini, kas ir, man jau neptīk sievietes, bet ir vēl rītīgi labi, ka ir vēl pacankas. Nu, ģipa, skuķi, nē. Pacanka, kā līdz būtu pants. Skuķpuļi, nē. Femboys. Kaut kā, nē, nē. Femboy. Fucking, nē. Femboy? Femgirl. Feja. Vai tas femgirl vienkārši nav parasta meitene? Feja, es gribu izpist feju vienkārši. Un feja grib izpist mani. Feja. Šeit arī ir feja, bļaļ, starp citu. Ko es klausos, nahuj? Par ko mēs nahuj runājam? Bet feja paliek pārāk trāpā. Feja ir rītīgi gudra, kad viņi nav man blakus. Bet, kad mēs ar feju satiekamies reālā dzīvē, tad viņi nezina īsti, ko darīt, un tad viņi sajūga prātā. Un viņi dara visādas random darbiņas, tā kā viņi paliek tā paliek tā kā crazy lady, crazy woman. Man liekas, viņi ir vienkārši tāda pārāk vientuļa sieviete, ka viņai vieglāk ir kaut kā komunicēt ar mani, būdama pašai savā zonā, komforta zonā un tā, un ja mēs esam ar feju vienā telpā, tad viņi paliek par fucking crazy lady, kas vienkārši dara kaut kādas ārprātīgas lietas. No, tā, viņa vienkārši ir ļoti vientušs cilvēks. Stupid woman. Un es esmu tāds arī tās, jā. Es šeit pasēdēšu, iedzeru kaliņu. Šeit. Es atradu ļoti foršu spēli. Ticēs gan apskaties Anan chat, paga. Jā, tagad apskaties Anan chatiņā. Agartha, okay. So real. So real. Added raw milk, added UFOs, added a sick thumbnail. Forši. Jā. To creatoru bēnoja. Ui. Es gribēju viņu profilu, viņš ir nobanots. Bet jā, ir reāli fucking crazy, ka ir tāds pedofils. Kā. Bet man tāda sajūta, ka kā, ir dažas kā, sievietes, kuras kā, ir meitenes, kas ir nepilngadīgas, kuras vienkārši grib, lai viņas izvaro. Tas ir fucking crazy. Skatināšu tā. Man šodien pieslēgumā teica to, ka daudz sievietes un jaunas meitenes grib būt kopā ar Nosferatu un Čalu. What the fuck? Tur fucking vampīri? Ar vampīri. ar draku. Nosferatu ir tik neglīts. Jā, viņš tik aglīts. Viņš tik skinny, viņš gandrīz nomiris. Viņš ir vienkārši staigājošs mironis, gandrīz tāds tā kā knāpe elpo. Ne. Un viņām obligāti vajag fucking pīsties ar sprāgonu kaut kādu. Obligāti viņām vajag tos sprāgonu. Jā, Nosferatu ir tā kā beistāvu žurka. Viņa Nosferatu, viņa dizains ir tā kā beistāvu žurka. Viena no žurkas paņēma to dizaina. Ok, forši. Loki ir bēdīgi, bet tā kā tāpat. Ja viņa būtu garāki mati, varbūt. Ja viņam būtu mati vispār, bļaļ. Nē, bet esmu tā kā pārliecināts, ka modernas sievietes pisīs jebko, ja tam ir nauda. Like. Kurš tā nedarīja? Tas pat nav. Es arī. Nē, es arī, protams, bet like. Tāpēc ir tā kā tik maz bērni, kas dzimst pēdējā laikā. Like, the birth rate's declining, jo vienkārši ne visiem ir nauda. Ne visiem ir pīcis. Tā policija vispār sanīt pateikt kaut kādus sūdus, kad redz internetā. Ha? Un čipa par to tur visu, to reperu fujaku. Tas nevarētu vienkārši pazīst policija pateikt? Jā, tu vari. Piezvani tā kā, bet nezvani tā kā avārija, tā kā emergency number. Man liekas, var atrast tā kā, piezvani tā kā, Nu, šeit ir stacija vai kaut kas tāds. Aizsūti pa pastu, fucking, aizsūti, aizmirst vārdu. Iesniegumu? Vēstuli, aizsūti vēstuli. Davai, paga.
Es varu rakstīt vēstuli. Nē, man liekas, arī ēpast. Uzrakst, jā, nu man ir aizdomas, ka šitais Džeks fiši nepilngadīgs meitenes. Viņš ir nofočējies ar nepilngadīgām meitenēm, kuras ir saģērbušies ļoti riskanti. Pagaid, kur lai es to meklēt policiju? Es nezinu. Bļā, nu jūs man liekas pedofilu kaut kādu ķērāju, sitēju, nezinu. Ko lēmēs fujek jūs esat? Kā ziņo policija? Es nemeklēju, viņus esmu sasats vienu Džeku. Jā, es vispār attaisīšu to serveri tikai ar domu, lai es varētu ātrāk atrast to pedofilu Kasparu un to pederastu ģenerālu Štrīpiņu, kurš pišķi savu meitu, gan jau. Gan jau. Jā, gan jau. Viņš tik bieži to savu meitu piemina, tā it kā viņš būtu vienīgais cilvēks uz pasaules, kuram ir meita. Vai viņam meita ir? Jā, viņš tāds man meita. Kaspars Štrīpiņš ir pedofils. Es viņam tāds saku, tu pideras nahuj, ko tu vispār šeit vien nahuj, jobak nahuj. Viņš tāds, man ir meita. Es tāds, tas ir pilnīgi debils nahuj. Ko tas vispār nozīmē, man ir meita, tu idioti. Informatīvais talrunis. Policijas informatīvais. Ak, Dievs. Kāds cits negrib piezvanīt? Viņam, zini, kāpēc viņam vajag, jo man ir meita. Jo viņš ir fucking kaut kāds kukuļu ņēmējs, viņam vajag kaut kādu kreiso naudu, jo viņš grib savu meitu vienkārši ar burgeriem piebarot. Ja tu man iedosi piecīt, lai tā retnās tūka, vienkārši pierījās aizsūtījuši. Pierījusties. Bet viņš ir slikts tēvs. No shit. Bļā, es īsti negribu zvanīt pats. Kāds negrib mīzējs. Paklausies. Ja izrādīsies nepatiesi, tā kā nekas tev īsti nenotiks. Tu mēģināji. I'm a concerned citizen. Jā, pasaka to. Esmu uztraucies civiliedzīvotājs, es nezinu īsti, ko darīt. Paga, informatīvais talrunis, tas nozīmē. Pasaka tā kā, vai es varētu šeit ziņot par pedofilu. Man ir aizdoms, ka šitais Džeks ir pedofils, es varētu ziņot. Nē, es labāk rakstu tur sūdu. Ēpastu? Kas tur? Iesniegt, tas par iesniegumu. Nu labi. Uzraksti nofočām man atsūt, labi? Es vienmēr, kad zvanu drošības dienestam, es saku, gājs, man liekas, man ir fucking novičoks, man kaut kādi krievi galvā runā un tā tālāk, es tās redzēju. Man steidzami vajadzīgi palīdzība, man liekas, man ir novičoks, man fucking runā kaut kāda random krievi galvā iekšā, kur lai es fucking meklēju vēl. Viņš saka, uzrakst fucking es nevaru uzrakstīt iesniegumu, man fucking, galvā ir balsis, kā es izdomāšu, kā rakstīt, kā noformēt. Valsts policijas ēpasts sniegšanai par likuma pārkāpējiem un tos izdarījušām personām. Bet kā es viņu rakstīšu, es nemāku salikt teikumus, ja man tie krievi vienkārši galvā vienkārši kliedz iekšā. Kā es uzrakstīšu iesniegumu? Šis zvans jau ir iesniegums. Ierakstiet, lai jums skatu tādās transkriptu. Kroči, es Mārķis Miljons, iesniegums iesniedzu valsts drošības dienestā, pamatojoties uz to, ka ļoti iespējams man ir fucking kaut kāds novičoks, man galvā ir parazīti tarakāni no Krievijas varbūt. Un man ir steidzami jāveic pārbaudi un aizsūtiet man kaut kur es varu izārstēties no novičoku līdzīgi, tā kā Aleksejs Navaļnijs Vācijā. Tā. Bet viņi tāda, mēs gaidīsim no jums ēpastu rītā. Iesniegumu ēpastu. Uzrakst. Boga. Nopietni, veci, tā kā tas ir fucking crazy uzrakst. Es uzrakstīšu iesniegumu rītā. Labi, ko man rakstīt par pedofils? Kaut kādi šitie pedofili un tā tālāk. Un noteikti brīnums, es aizsūtu iesniegumu, man nākamdienā tā kā, tā ir īstenībā. Mēs atvienosim. Un tos izdarījušām personām. Tā subjekts. Bet, zini, ja tu gribi, es piezīmēšu, tā vai? Es uzrakstīšu iesniegumu. Mans iesniegums pilnīgi visu atrisinās. Tas būtu vispār ģenīgi, tas būtu vienkārši tik izcili. Šīs laikam numurs.
iesniegums, tā kā ir, man liekas, ir lielāka iespēja, ka viņi kaut ko par to arī darīs, man liekas. Tā kā nevis kaut kāds džeks, vienkārši random uzvar. Jā. Kaut kāds random Zvanīt jau flieks var jau uzzvan visam, telefonā. viņam gan jau, ka visādi troļi zvana, tur izliekās par cilvēkiem. Halo, esmu Ainārs Šlesers, un es esmu izpisis Fucking Ainārs. Savus dēlus, ja. Ķipēc tā nav. Es nebrīnītos. Tagad tā kā zvanīs, vai kas notiek? Vienkārši aizraksta. Aizraksti zvani, tam piši. Viņš tiecīja, pēdiņš, reporto. Nu, fuik, bet tā kā neraksta, tā kā, jā, man liekas, šitais pedofils saka, ka tā kā esmu nopietni uztraucies, ka šitais cilvēks tā kā piš mažus bērnus. Gan es, ka Nē, uzraksta, ka šim vīrietim es nopietni uztraucos. Vīrietiem ir... zini, nē, sāc ar to, tā kā uzraksta cienītais likumsargs. Cienītie likumsargi. Cienītais likumsargs, un tā ceļ, ka šis mēsls pīšu mazas zēnus, maz meitnes. Nu, man ir aizdoms, ka šim cilvēkam ir attiecības ar nepilngadīgām meitenēm, kas ir seksuālas attiecības. Un es ceru, ka jūs atradīsiet laiku. Tas ir šis, kas viņa īstais vārds ir. Pasaki, ka tā kā, varbūt arī maybe piemini, ka tu pazīsti personīgi. Tā kā, Nemelo, da vienkārši uzzinās, ka tu meloji, vai vienkārši neticēs tev. Nē, bet es pazīstu. Nē, nemini. Jo, es ierakstīju viņu vārdu, vecīšu, es ierakstīju DJ 3P Flameboy, pirmā lieta, kas parādījies, ir PDF. Pedofile. Fuck, jā, tā kā pirmā lieta, kas notiek, kas ierakst viņu vārdu, ir tā kā, ka viņš pediņš. Bet uzraksti, ka tu esi reāli uztraucies, bet nepiemini, kā tu pazīsti to cilvēku. Mihails. Nepiemini, kā Mihails Belanogins. Mihails Belanogins. Es atradu viņu īsto vārdu. Mihails Belanogins. Aizsūta. Visus es ierakstīju tā kā DJ 3P Flameboy real name. Mihails. Tas bija no Arcēņģels Mihails Miška. Tas 100 punktu pedofils. Kā viņš vispār tur tika? Jā, kāds Mihails viņa vārds ir kaut kāds. Mihail. Jā, reku man arī rāds uzreiz viņš. Jā, es ierakstīju viņu īsto vārdu Google'ā, viņš parādījās. Tas ir viņš. Pedofils ir Romans, un Antons arī ir pedofils. Antonam ir vienkārši novirzis uz kaut ko. Antons, kad notiek dzimuma akti, viņam patīk lasīt Jeseņinu dzēju. Neratst vecumu arī. Atrad vecumu. Cik? Piedzimis 2004. gadā. Ak, veseli 20 gadi. Viņam izskatās kaut 25, viņš kā reāli vecs izskatās. Viņš ir pedofils, eitinos. Labdien, vēlos. Dekad arī ieraksti DJ 3P Flameboy Google'ā, pirmais rezultāts ir PDF, PDF tā kā nozīmē pedofile. Tā kā citi cilvēki arī domā, ka viņš ir pediņš. Labdien, vēlos. Tas jāuztver nopietni. Jā, ieraksti viņu īsto vārdu. Ieraksti viņu īsto vārdu un tā kā tur DJ 3P Flameboy iesauku. Viņa iesauka ar tādu. Ieliec to iekavās. Jā, iekavās. Vēlos apsūdzēt. Mihails Belanogins. Latvijā. Mazais, lielais Mihails. Un arī lūdzu saki, vai tev kā atbild kaut kādu par to, labi? Keep us posted. Te ir kaut kas Rīgēd. Automāts tas, ko jūs sakat, man fucking sūta kāds nahuj vēl signālu, nahuj, ko man teikt. Bet es bloķēju signālus. Jā. Viņi teica, man signāls pateica to, ka Tavu viesniegumu. Jā, apskaties čatā. Tavu viesniegumu noraidīs. Bet tu sūti viņu. Bet tavu viesniegumu ļoti iespējams noraidīs, jo tev vajag tur vēl pieminēt to, kādu meiteni viņš ir izpisis. Un, jā. Nu, to mēs atrastam. Jā. Nu, jā. Nē, tev, man liekas, nav obligāti jāpieminēt. Jā, skaties čatiņā, vecīši. Domā, ka viņš ir pisis. Skaties čatiņā, kas pie vēlna tas tāds ir. Vai tu? Fuck, man looking vecītis, ko es skatos. Kas ir? Jā. Es nezinu. Vai tu esi pabeidz? Pateic, kā? Vai viņš ir pabeidzis pežā iekšā? Milnet archive.
Vai ir spērma? Ar jobanieki. Vai ir? Jobanieki krievi. Viņus ir Tie- tikai jobanieki krievi un ir jobanieki krievi. Tie krievi. Visi vienādi. Jā, tie krievi. Uzraksti, man liekas, arī tev jāpiemina, kad viņš ir krievs. Tā kā piemini to. Viņa vārds ir Mihāls Belanogins, man liekas, tas ir obvious. Nē, nē, maybe nē, jo tad viņi var domāt, ka tev ir kaut kāda aizsprieduma. Kaut kas pret krieviem. Nu, tev ir kaut kas pret krieviem, bet ja nav. Viņiem nevajag to zināt. Basically, es varu arī uzrakstīt tā kā iesniegumu par kaut ko līdzīgu. Jā, jo vairāk iesniegumi, jā, labāk. Niklaus, vai mēs rīt tiek atnāks pie maniem ciemās, nu, pēc baisitāras, tad arī tā kā palīdz man uztaisīt iesniegumu. Kas tur rakstīts ir? Pagasts, kas man lasīja krievs. Tie čatiņā, tie tur albumi kavarā kaut kādā čatiņā aizsūtīts dīvains. Zīmes 2000. Jā, tad es pierakstīšu zīmes 2000. Arī dienu un datumu arī, ja ir iespējams. Jā, es pierakstīju. Datumu. Kas ir tagad tas par sviestu? Kas tur notiek? Nē, visam. Tagad. Ok. Zīmes. Dzeru ūdeni no manas sprīdīša tērvetes krūzes. Opā. Bet Tas reāls deģenerāts. Bet tas ir actually Viņš tikai izskatās pēc tā kā deģenerāta. Viņš ir reāli, bet kaut kādā inselfoida izskatās. Vai vienkārši var visi krievi tā izskatās. Incel nigger. Jā, tieši tā. Bet jā, tas ir actually crazy. Nekad nav viņš kā cilvēki apstājušies un domājuši, ka ko es daru ar savu dzīvi. Arī viņa mūzika tāds. Es tikai atcerieties, kas uzlako viņam populārāko dziesmu. Tāds sūds, un tai dziesmē 6 miljonu strīmi. Kāds man sauc. Labi? Nikā. Ok. Pasaka, tu pabeidz ar to iesniegumu. Nē, paga. Jo, Džeks, arī man jāiet. Es būšu atpakaļ. Tu pabeidz iesniegumu? Nē. Es zinu, ka mēs varētu ar iesniegumu pabeigt šo epizodi, jo man telefons jau lādējās ārā. Man ir kaut kāda 7. Es mēģināšu Ieraksti čatiņā. Jā. Ieraksti čatiņā, ka tu pabeidz ar strīmu. Ok. Tā. Kurš gads viņai bija, tad sanāk? 2004. Viņam 20 gadi. Pagā? Nē, es tā kā runāju par to meiteni. Tā meitene, fuizina. Jau Saņi, tu šeit? Ko? Saņi pēdējā laikā tikai noklausās, viņš vairs nerunā. Jā. Jā. Es zinu, ka TG ir viens TG robots, kas var pārvadīt informāciju. Jā. Tur viss ir krievu valodā. Jā, es klausos. Bet to es zinu, jo to es jau... Viņš tiešām nemāka latviešu valodu. Viņš māka latviešu valodu. Viņš melo, ka viņš nemāka. Viņš jau dabat... Niklaus Dīvs. Pat īrijā viņš dzīvo. Tā. Bet tas labi, īrijā, man liekas, labi dzīvot. Labāk, ka Taņi ir fucking īrijā nekā Rīgā. Ko viņš tur Rīgā šeit darīs?
Rīgā nav ko darīt. Tieši tā. Jā. Es tur tagad vispār nezinu. Naudas ir. Vajag zināt, cik no vajadzēs arī priekš tā krākla. Man ir 5 eiro. Wow. Besi lokals tos vecums, nu jā, nezinu. Tā. Man kaut kāds petu šāri pieslādās signāšai, jo bauro. Uz zēja baltie krievi. Un arī man zēja balīt ročības dienas. Nevar pateikt to, ka Mārci tev fucking pieslāgamā ir nahuļ Putins, nahuļ. Like, priekš tā. Rīgas Rīgā neesot Putins. Rīga nav Rīga Putins. Kā tāda ritīgs smieklīgs joks. Very, very funny VDD. Ļoti smieklīgi. Kā saucot tur to Krievus iegu saimā? Kā tur Rozļikovs kaut kāds? Rosaļņikovs. Kāds Rozļikovs saimā. Smieklīgi drošības kolektīvu. Ja to Rozļikovu nav Rīgā Putins neeksistē. Tāds nav Rīgas Putins. Jā, nav tā. Rīgas Putins ir Rozļikovs. Viņu vajag paņemt šaut un iešaut galvā. Protams, man ir tagad 5%, man gaisma jau pazuda. Es drīz katru šo epizodu. Es to darīšu, laikam jau tagad. Jā. Čau. Davai, ja mēs tiekamies kaut kad vēlāk. Un varam rītā, vakarā. Atkal parunāt par šiem. Kāds zina krievu valodu? Nē, tak. Esmu laimīgs, ka nezinu. Es zinu krievu valodu. Kaut kāds. Es esmu laimīgs, ka es zinu krievu valodu. Pagaid, tu vari iztulkot kaut kādu man vārdu, ko viņš uzrakstīja. Nu, es varu mēģināt. Kāds? Tas nav kāds slēngs. Tas tur N ir kaut kāds domāts. Ir, nezinu, puļķis kaut kāds tur krievu. Tu laikam. Jā, N burts un fucking puļķis, tas ir J. J. Un kā tas nozīmē? Tikai viens burts? Tas kaut kā... Nē, es kā to turēju... Jā, nē! Pa vienu augšā, tas tur strīpiņu. Es tas nezinu, es viņu. Bļa, paga. Es nezinu to krievu valodu vispār. Tagad teģēt vispār. L tas ir domāts? L ir vispār burts, tā kā tāds trīsstūrīts, tāds tā kā tēls tāds. Jā, tas. L? Jā, tas. Ok, L. Jā. Viens L? Tu esi no Interpola, laikam. Es runāju vienkārši kādu nosaukumu. Sanāk. Labi, mēs varam rītā. Jā, kā sauc? Kas tas ir? Jā. Tas burts? Es savu olām parunāšu. Kā? Tie čatiņā, tagad tas kaut kāds ols rolās atbildēja, jā, viņš uzrakstīja kaut ko tādu. Tā kā L burts? Līdzīgi, laikam. Tā kā tāda jumtiņa, tā kā tāda telti, tāda burti, ja? Jā, jumtiņš. Jā, telts. L burts, ja? Nu, es nezinu. Tā viņš ir kaut kā... nozīmē. Viņam tur... Šeit ir jautājums, vai jums ir dzimuma akts diviem uzreiz, vai randiņos vienu nepārādi randiņos ar otru. Viņš, nezinu. Nezinu. Es nezinu, kā to var atbildēt. Es parasti, ja man raksta tāda huņas neņem par pilnu, man kaut kāds krievs atsūt kaut kādu burtu kombināciju. Es esmu, veituši tu gulēt, nahu. Es tieši labāk pivonu iepīstu. Labi, davai, tad jau tiekās rītā. Peace. Čau.
Čau!